Manuprāt, šis ir diezgan tāds standarta risinājums. To jau kaut kādā mērā nosaka pats mājas plānojums. Ir tā istabu daļa vai mazāko telpu daļa, un tad ir dzīvojamā istaba. Virs dzīvojamās istabas parasti ir vēlme, lai būtu augstie griesti, pārējām telpām varbūt arī plakani griesti. Līdz ar to diezgan tradicionāls risinājums mūsdienu privātmājām. Tātad konstrukcija vēl tiks papildināta ar vēja saitēm, pēc tam uz jumta nāks vēl latojums, un tad pa virsu vēl difūzijas membrāna. Ja mēs gribam būt pavisam precīzi, tad sanāk, ka tu virs kopnēm uzliec membrānu, ar garanu latojumu viņu piestiprini, un tad tev nāk šķērslatojums. Neatkarīgi no tā, kāda teiksim, jumta konstrukcija izvēlēs, kopums vai kādu citu alternatīvu, vai ne? Ja tev ir augstie griesti, tev nav paredzēta bēniņa telpa. Tu to bēniņa telpu, teiksim, aizstāji skaistu lielu augstu griestu telpu. Bēniņa telpa, tas arī jāskatās, tas jau sākotnēji izstrādājot projektu, ir jāsaprot tīri funkcionāli, vai tāda telpa ir nepieciešama. Tad ir jautājums, kam viņa ir nepieciešama. Dažkārt tur izvieto kādu iekārtu, piemēram, rekuperatoru, bet visādi citādi bez bēniņu telpas var arī iztikt.